Vai tev patīk spēlēt video spēles pēc darba, lai atslēgtos? Nu, un tad arī pa brīvdienām, jo tas taču ir tik foršs hobijs, vai ne? Un galu galā pat Ilons Masks taču saka, ka spēlēt video spēles viņam patīk, un tāpēc, principā, tas taču ir normāli un visi to dara, vai ne? Bet tagad pajautā sev, kas ir tā sajūta, ko tev sagādā tās spēles spēlējot? Vai gadījumā tā nav brīvības sajūta? Sajūta, ka tu piedzīvo un pieredzi pasauli, savu potenciālu, un tas viss ir falšs, neīsts, bet tas jūtas tik īsts, vai ne? Un ir tik viegli tur, atšķirībā no īstās dzīves. Un tagad padomājam nākotnē, tad, kad atnāks 100% virtuālā realitāte, kuru vispār nevarēs atšķirt no īstās dzīves, principā Matrix scenārijs, vai ne? Vai tu vispār vēlēsies viņu pamest, to virtuālo realitāti? Vai tu tiešām pat gribēsi dzīvot īstajā grūtajā dzīvē? Un tad, ja tev vēl maksās to universālo pamatmaksājumu, ja, par ko runā, ka ieviesīs, ja, un tev nebūs vispār nekāda motivācija iet īstajā pasaulē, kaut ko censties sasniegt, vai ne? Bet tev pietiks ar to mazumiņu, kas tev ļaus iegremdēties virtuālā pasaulē un justies, ka viss ir, vai ne? Tad kāda tev vispār būs jēga patiešām dzīvot reālajā dzīvē? Redzi. Un tagad padomā, tavs īstais potenciāls, un viņš ir šeit, un viņš zina, ka viņš grib izlausties. Vai tu viņu jūti? Vai tu jūti, kā viņš tev dažreiz biksta? Un tas ir grūti. Ir grūti saņemties un darīt patiešām īstajā dzīvē par spīti visiem šķēršļiem, grūtībām un tam līdzīgi, jo mums traucē visas tās bloķējošās zemapziņas programmas, bloķējošās emocijas, kas ar mums ir no bērnības. Mums tas viss traucē, un tāpēc ir vieglāk iegremdēties virtuālajā pasaulē, kur viss ir vienkārši un viegli. Bet es tev varu palīdzēt no tā visa atbrīvoties, lai tu vari pieredzēt un izbaudīt īstu dzīvi un realizēt savu pilno potenciālu darbā, dabūt savu sapņu darbu un dzīvot laimīgs pa īstam. Ja tevi tas viss uzrunāja, tad nāc uz izaugsmesterapija.com un es tev došu brīvu konsultāciju un strādāsim kopā.